Līksnes pagasta rokdarbniece Dace Teivāne ir viena no nedaudzajām, kura mūsdienās turpina saglabāt jostu aušanas tradīcijas Augstaugavas novadā. Ar īpašu gandarījumu un lepnumu Dace Teivāne popularizē jostu aušanas mākslu meistarklasēs un izstādēs. Audējas darbi ir bijuši skatāmi vairākās izstādēs novada pagastos. Ar Daces austajām jostām rotājas novada dziesmu un deju kolektīvu dalībnieki. Mīlestību uz rokdarbiem Dace manto jau 3. paaudzē. Gan viņas vecmamma Anna Vana, gan mamma Valentīna Kurtiša bija izcilas rokdarbnieces. Auda segas, galdautus un vieļus, izšuva, adīja, tamborēja un šuva. Aušana man ir, kā saka, asinīs, jo mana vecmamma auda, jā, viņa dzimusi 1907. gadā, tā ka tajos laikos vajadzēja aust, jā, dzīvojot laukos. Un man mamma arī mantoja to, tā ka man no mammas un vecmammas, nezinu, vēl varbūt no vecāka paaudzes ir tā aušana. Jau no agras bērnības Dace tika radināta darināt rokdarbus. Vecmammas un mammas stingrā uzraudzībā viņai vajadzēja satīt vilnas dzies šķeteri kamolā vai darboties pie ratiņa. Jau kļūstot lielāka, varēja sēsties pie stellēm un noaust kādu gabaliņu audekla. Profesionālos aušanas aroda pamatus Dace ieguva Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolas audēju nodaļā. Vairākus gadus viņa strādāja Līksnes kolhozā par mākslinieci noformētāju, taču šis darbs neesot gājis pie sirds. Savu audējas karjeru viņa uzsāka radošās apvienības daļrate Daugavpils filiālē. Audu dažādas dekoratīvos spilventiņus, tās te, kā teikt, galdautus, dažādas linu sedziņas. Un tad kaut kur 1998. gadā bija daļradē liels pasūtījums jostu. Nu, es pamēģināju jostas, jā, vajadzēja atcerēties, ko skolā mācīja. Nu, iesākust jostas, jā, pirmās jostas tapa lielajās stellēs. Visi brīnījās, jā, kas tā atnāca ciemos, saka, lielas stelles un tāds mazs darbiņš. Un tam man palaimējās iegādāties šīs mazās stellītes. Tās braukušas no Limbužu rajona pat salikt. Un tā vīrs bija priecīgs, jā, ka lielās stelles iznesa, vismaz varēja sekciju ielikt. Šajos gados Daces noausto jostu kopējais garums mērāms jau kilometriem. Jostas tiek darinātas dažādās tehnikās, adītas, pītas, celu jostas, taču vispopulārākās ir austās jostas. Tad iet rakstainās jostas, jā. Rakstainājām jostām, jā, arī ir, ka pa visu jostu viens raksts, tad raksti mainās, jā, salikt, un te man bija, ka pat paraud, pa gabaliņam, jā, viens raksts, otrs raksts, trešais raksts salikt, un dažādas ļoti maliņas ir, jā, kā ziedainās, aulējas tipa maliņas izmanto, var arī vienkāršāku maliņu, kā štai pirmajā. Nu, pati slavenākā jau ir lielvārdes josta, tā ir platāka un daudziem rakstiem, jā. Neviens vien deju kolektīvs no Latgales un mūsu novada ir piedalījies dziesmu un deju svētkos Daces austajās jostās. Līdztekus jostām Dace auž arī tautiskas prievītes un jostas kristībām, vada meistarklases ierādot novada sievietēm jostu aušanas pamatus, bet jauniešiem māca aust rokas sprādzes un prievītes. Daces rokdarbu klāstā ir arī grīdseliņi un plecu lakati. Tos savulaik audusi arī pašas mamma. Jā. Nu, mamma bija lakats tā, ka viņai gāja toņi, no zilais, sarkanais, zaļais, tā mainījās. Nu, jā, nākošais darbiņš, laikam, būs uztaisīt tādu, kā mamma bija lakats, jā. Tad dažas ziemas taisīju puzurus, jā, kas man ir palikuši mājās. Tas bija mans pirmais puzurs. Arī bija izstāde Līksnes pagastā, bet tie visi puzuri, ko es taisīju, bija dažāda lieluma viņam, bet tagad viņi ir Skrindu muzejā, tajā telpā otrā galā, kā mēs viņu saucam, jā. Tur vairāk par 10, jā, dažādu izmēru un dažādu tehniku. Dace Teivāne darbojas Līksnes aktīvo sieviešu apvienībā Saules taka, kur vada gan meistarklases, gan iesaistās dažādos pasākumos. Gan šai apvienībai, gan deju kolektīviem ir uzaudusi karogus. Tāds pats tapis arī savai Teivānu dzimtei.